Tas ir sūds. Nu, kaut kādi mēsli tie. Jā, beidzot izspiedi. Ko izspiedi? Tas ir kārtējais sūds. Kur vien paskaties? Visur ir sūdi. Sūdi visur. Nu, varbūt pamēģini kādreiz arī neskatīties podā. Es jau arī neskatos podā. Nemaz, vispār neskatos. Jo man pietiek pastīties pa labi, tur sūds ir uzrakstīts. Ja es paskatos pa kreisi, tur sūds ir uzzīmēts. Var avīzē tikai sūdus raksta, tikai sūdus, neko citu. Neko citu vispār neraksta. Sūdi, visur sūdi. Un tas ir viss. Nu, varbūt labāk uzrakst kādu dzejolīti. Vismaz labāk spiedīsies sūds. Zini, doma nemaz nav peļama. Man patīk. Nu, ko rakstīs par meiteni? Par kādu meiteni? Par 10 meitenēm uzreiz. Respektīvi, par sūdiem rakstīšu. Nu, kā tev ar vaigu? Ķipā, tev vispār patīk? Kā? Tu joko? Protams, ka man viņa nepatīk. Man viņa riebjas, es nevaru uz viņu paskatīties. Viņa kaut kāda kaza ritīgi. Kaut kāds ārprāts. Protams, ka man viņa patīk. Ko tu uz kaut kādu sviestu jautā? Stulums kaut kā. Patīk man viņa, jā, patīk. Nu. Nestāsti kārdīties. Un vispār pēdējā laikā tāds nervos esi kļuvis. Kas par desām? Sūdēnas desas. Nevēlies par to runāt, jā? Nu labi. Un kaut kas labs uzrakstījās? Negrib ar mani padalīties, jā? Man jau avīzes nav. Kaut kā jāizklaidējas. Padalīsies? Bauskas rajona policijas pārvaldes priekšnieks Jurijs Kovaļonoks apsver iespēju tuvākā laikā doties vecuma pensijā. Laikrakstam Bauskas dzīve Kovaļonoks atzina, ka Bauskas maniaka Ivara Grantiņa lietā policija varēja strādāt labāk. Wow! Nu, vecīt. Es vienmēr esmu zinājis, ka tev ir talants. Ja? Nu, jā. Zini, es tev varu pateikt vienu lietu, ka es no dzejas pārāk daudz nesaprotu, bet tava dzeja man reāli patīk. Es tev toču saku. Ko tu saki? Nē, nu, paldies katrā ziņā. Paldies. Un ko tu no manas rakstītājas dzirdējis? Kā lasījis? Nu, šo un to. Nu, piemēram, tas, ko tu tikko lasīji, tas bija baigi reālais gabals īstenībā. Zini, es pat uz brīdi noticēju, ka tas ir noticis pa īstam. Tas arī ir pa īstam. Da, nu? Jā, tas pat nebija dzīvols. Un vēl mans. Kā tad tā? Kas tad tas bija? Tas bija kāda avīzes raksta ievads. Ej, takš tu nost. Nu, dzīvē, kā zinies, visādi brīnumi mēdz notikt. Nu jā. Tu cilvēks mierīgi ej pa trotuāru.
zinot, ka pa trotuāru kājies taču neslīd, vai ne? Un tad pēkšņi bams! Un tu esi paslīdējis uz kaut kādas kūcēs atstāta sūda. Jā. Es atceros, man ar tā vienreiz bija, kad es mācījos 9. klasē, tad mēs ar džekiem aizgājām aiz skolas uzpīpēt un es iekāpu sūdā, kā zinies, un tad es nāku uz klasi un domāju, kas te tā smirdi? Jā, un tad tu paskaties uz savu zandalu un redzi, ka uz tās ir pielikts suņas sūds? Jā! Kā ellē tu to zināji? Ir tāda lieta, ka rakstniekiem ir trešā acs. Neesi dzirdējis par tādu lietu? Jā, bija gan kaut ko tādu dzirdējis. Nē, taču. Kāds 15 reizes to jau esi stāstījis. Kādu? Iepriekš. Un kaut ko tu man te goņiš. Я не козел и не мент. Я частный детектив. Jā, to tu labi pateici. Kļā. Davai, nu kur tu tik ilgi? Tu pēc kakāšanas arī nokrati? Jā, zini, es tagad sēžu un mētāju pakaļ no vienas puses uz otru un gaidu, kad pēdējais gabals iekritīs podā, jā? Protams, tā dara. Davai pasteidzies, netaisos visu dienas sēdē. Tādos svarīgos brīžos cilvēku traucēt nevar. Nevar. Velns rāja. There are so many hours in the day. I know I've got work to do, but hey, my will to move or even use my brain is weathered by eternal English rain. And when the talk show ends, I scream right at the screen for more pregnant teens. I can't fall asleep, it's almost 3, so I water the flowers out on the street. I spent 5 hours on the nets last night, avoiding the monsters under my bed. The square fucking tabulous it is to be so scared of the dark like this. I know I've got work to do, it's a bitch. I'm staggering round, I can't find the switch. I spent 5 hours on the net last night, avoiding the monsters under my bed. The square